Čau, Laura! Čau, Lara! Ko tu esi nopircis? Latgales priekšpilsētā Prūšu ielā mums ir 2 istabnieks 4. stāvā. Ok, un ko jūs darīsiet tālāk? Nāc šeit dziļāk, guļamistaba, kas ir rozā. Es jau esmu iesācis plēsnos. Rozā sīvēna krāsa. Izlīmēsim tapetes, nokrāsosim griestus un ieliksim skaistu laminātu. To pašu mēs darām arī lielajā istabā. Jauna griesti, jaunas tapetes, jauna grīda. Ejam uz virtuvi. Virtuve mums ir šāda atvērta tipa. Principā sanāk ar viesistabu, ko mēs darīsim virtuvē. Pārkrāsosim skapīšus, nomainīsim zeltenos rokturīšus, arī jauna grīda, jauna griestu krāsa un viss būs svaigs un tīrs jaunajiem īpašniekiem. Kā mēs ieejam vannas istabā, rokturs mums taisās uz augšu. Pilnīgi nepareizi. Rokturs mainam. Vannas istaba mums ir šāda maziņa. Šeit mēs nedarīsim pilnīgi neko. Pārsilikonēsim, lai smuks balts, un tas būs arī viss. Vecās mēbeles mēs vienkārši utilizējam. Budžets un termiņš. Budžets ir, es domāju, plus mīnus 4000. Tam kosmētiskam remontam, tas ir iekļaujot darbu materiālus, un termiņš varētu būt ap 3 nedēļām. Un pēc tam mēs dzīvokli laidīsim otrreizajā tirgu. Viņš būs svaigs, būs patīkami ienākt, un domāju, kā atradīsim pircēju. Sanāk, ja kādam jau interesē, var jau rakstīt. Var droši rakstīt jau tagad vai zvanīt šeit.